Tā, sveiki tauta. Nu ko, pienācis pavasaris un jāliek pļāvēs darbā. Protams, kā jau daudzi, neteikšu, ka visi, bet daudzi, rudenī robotiņš tika noņemts un atstāts uz ziemas guļu tādā stāvoklī, kādā nu viņš bija. Neviens jau negrib lieki notīrīt viņu, samazgāt un atstāt skaistu un jauku. Tāpēc tas jādara tagad. Asmenīši arī riktīgi ierūsējuši, bet ieauguši netīrumos, pat negriežās vairāk. Tādi šausmu stāsti droši vien tikai manā mājā pieredzami. Jūs jau visi esiet kārtīgi apkopiet savu tehniku. Es tāds slinks pagadījies. Bet, nu, uzskatīsim, ka tas bija mums izmēģinājums uz izturību. Cik tad nu šīs dampis var izturēt, strādājot neapkopts? Nu tad, nu tā, pastāstīšu. Pagājušo gadu visu viņš man nopļāva. Teikšu godam, visu izdarīja pareizi. Nereizi nevajadzēja iet un pļaut man šito te. Visu šito te nevajadzēja pļaut. Bija labi, ļoti labi. Cerēsim arī šogad viņš to pašu darīs. Bet, lai viņš to pašu darītu tikpat labi, laikam vajag kaut ko nedaudz, nu, vismaz asmenīšus varbūt nomainīt, nezinu. Savādāk pat pirkstā negriež vairāk. Nu, kaut kā tā, nedaudz satīrīsim. Nu, un tad jau paskatīsimies, bet, nu, gads ir nogājis, gods godam. Ļoti labi. Vienu lietu gan parādīšu, kas bija ļoti, ļoti slikta šodien. Es tā izdomāju viņu palaist, un viņš nebrauc. Viņš saka, ka viņam nav šitas perimetra vats. Un es labi, nu, ko darīt, jāiet meklēt. Eju, apkārt staigāju. Un iedomājieties, ko es ieraugu. Šitāda te bedre, nekurmja rakums, bedre. Un šitas te tā smuki pārgrausts, nu, tā, ka visas dzīslas izspūrušas. Kas tas ir? Kurmis tas nav, jo, ja kurmis būtu rācis, te būtu kalniņš. Kalniņa te nav, te ir vienkārši ala, smuka taisnā ala. Un vats bija pārgrausts. Jā, Timi. Kurš to izdarīja? Nezinu. Bet viņš gribēja, lai robots man aizbrauc projām. Sagatavoju instrumentus. Sagatavoju komplektiņu, kas nāca reizē. Ar asmenīšiem. Nu, mēģināsim nomainīt. Tā. Oi. Kas mums ir jāizdara? Ir vaļā. Tā, reku mēs redzam loktaitiņš virsū, lai nenāk vaļā skrūvus. Šito visu te vajadzēs notīrīt, lai viņam atkal neķerās iekšā. Nu tā, un salīdzināsim, kas mums ir ar vecajiem nažiem un vai nodilst vai nenodilst viņi. Tā, tas mums ir galīgi jauns. Kaut kāds Sunseekers. Nu, standartiņā asmenīši, droši vien visiem tāda tipa
Pļāvējiem iet. Nu. Nu, diezgan vizuāli var pateikt atšķirību. Kā viņš ir nolietojies, vai ne? Šī viņš pat ir plānāks palicis, kā tas ir iespējams. Jā. Nu, ko uzliksim jaunos? Pēc gada pļaušanas. Šis laikam dara to, kad vienreiz viņš pļauj uz vienu pusi, otrais uz otru, lai sanāk tā, kad viņam asmenīši nodilst vienmērīgi. Interesanti. Ļoti interesanti. Ok. Kā saka, es atgriezīšos, tā kā būšu nomainījis visus asmenīšus. No tā, nedaudz izdušots. Nu, izskatās daudz labāk nekā bija. Un pat asmeņi griežās. Es jau paspēju pat pirkstā iegriezt arī. Ļoti asi. Un skaisti. Tā. Nu, viņš var atkal šo gadiņu braukt un ļaut zālīt. Lai tas nav man jādara. Nu, tā kā jauns gandrīz vai. Tagad visām pienenēm būs nāve. Varbūt ne visām, bet tā, kas kurš garāks palikušas. Ok. Tā, brauc strādāt, lai es varu aiziet pagulēt. Tā, parādīšu tagad mazu ekrānu šāviņu no aplikācijas. Un jūs varat redzēt šeit, kad viņš sācis ir darbu 8:59, tas praktiski 9. Viņš sāk braukt pa perimetru, nopļaut perimetru. Un tad tālāk jau 9:04 viņš, 4 minūtes viņam vajadzēja, lai viņš apbraukt apkārt visam perimetru. Un tad jau viņš sāk pļaut pašu pļaut. Un līdz pulksten 12 viņš to ir izdarījis. Nu, nav teikt, ka viņš visu izdarīs, viņš vienkārši tik, cik viņam baterija bija, tik viņš izdarīja. Un 12 viņš pasaka, sorry, man jābrauc uzlādēties. Un tad, kamēr viņš aizbrauc atkal pa to vadiņu, viņam aiziet 36 minūtes. Jo mazums tur kāds ir kaut ko priekšā nolicis. Viņam atkal jāsāk braukāt apkārt, jādomā, tas ir baigi sarežģīti viņam. Nu, 36 minūtes. Un 12:40 viņš sāk lādēties. Lādējās stundu un 10 minūtes. Praktiski, ko es redzu no šī, kad baterijas degradācija ir, jo, cik es atceros pagājušā pirmajā video, viņš nostrādāja 3,5 stundas. Tagad viņš ir nostrādājis 3 stundas, nu, vēl pusstundu braucis lādēties. Neatceros, kā bija toreiz, vai viņš 3,5 stundas pļāva un tad brauca lādēties. Vai varētu būt tas pats. Nezinu, bet, nu, lai būtu godīgi, teiksim, pusstundu viņš ir pazaudējis. Pusstundu viņš ir pazaudējis savās baterijas pa gadu. Un viņš lādējās 10 minūtes ilgāk. Tātad viņš iepriekš lādējās stundu, tagad viņš lādējās stundu 10.
Ir ok, es domāju. Šitādos tempos, es domāju, ka viņam man pietiks pāris gadiem noteikti. Bet redz, kas ir interesantākais, tas, kad baterija jau varbūt maz, viņš jau no tā nepārstāja pļaut. Viņš vienkārši viņam biežāk būs jābrauc atpakaļ uzlādēties. Jo viņš tāpatās tajā vienā braucienā to visu zālāju nenopļauj. Viņam aiziet vairākas dienas, kamēr viņš dabūja visu to zālāju nopļaut. Tā ka, būs ilgāk nedaudz, lai nopļautu. Bet, jā, esmu apmierināts. Ir ok.